mēs ejam uz priekšu ar tā saucamo uzlaboto Igaunijas modeli. Mēs esam izpētījuši gan Lietuvas, gan Igaunijas modeli. Igaunijas modelis paredz to, ka šādu te Kāds ir tas mūsu piedāvājums? Mūsu piedāvājums ir tāds, ka mēs arī radām šādu mērķu programmu, kas ir atbalsts šajās te krīzes situācijās. Un šis atbalsts tiek pārskaitīts radošajām organizācijām, lai viņi attiecīgi vislabāk to var izvērtēt. Un ir noteikti formula, pēc kuras tas finansējums tiek aprēķināts. Un tā fiskālā ietekme, ko mēs esam izreikinājuši, kas uz gadu veidojās, tas ir 354 000, kas mums ir nepieciešama, lai mēs varētu šo te Igaunijas modeli ieviest. Bet mēs gribam uzlabot modeli, jo Igaunijas modelis paredz to, tad, kad radošais cilvēks nokļūst šajā krīzes situācijā, viņš saņem minimālo algu, un principā viņš tā kā savā ziņā neko nedara, bet mēs gribētu, lai tas ir drīzāk tāds valsts pasūtījums radošajam cilvēkam. Piemēram, viņam ir iespēja, es nezinu, vai nu kultūra izglītības iestādē kaut ko aktīvu darīt, ka tā ir tad kā stipendija drīzāk ar kaut kādu ļoti konkrētu mērķi.